tur pie upes ir mūsu sakņu dārs. Nē, Tontons nedrīkst daudz runāt, no runāšanas darbiņš nedarās. Annele saka, ka darbs esot pienākums. Kas tas ir pienākums? Āzis saka, ka Tontona pienākums ir strādāšana, un āža pienākums ir ēšana. Tikai Tontons nesaprot, ko tad Āzis ēstu, ja Tontons visu vasaru nebūtu burkānus laistījis un ja nebūtu rāvis ārā visas nezāles. Brālīts Juris domā, ka varot paēst arī bez darbiņa. Piemēram, tepat upītē zivis noķert varot. Bet vai zivju noķeršana nav darbs? Jā, Tontons to šodien nezinu jums pateikt.